Man prieks jūs visus sveikt Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus dzimšanas svētkos. Un šajās dienās saule ar mums it kā spēlējās. Un spēlējās no tāda kalendāra, no laika viedokļa. Viņa tad lec kādu minūti agrāk, tad lec kādu minūti vēlāk. Tad riet agrāk, tad riet vēlāk. Tur tieši šajās dienās ir tāda svārstīšanās, droši vien sekundžu ziņā arī tas ir redzams. Tāda sajūta, it kā zemeslode būtu kāda spēļmantiņa, tā it kā, kad kaķītis mazs spēlējās ar kaut kādu kamoliņu, tā šurpu turpu, tāda sajūta, kad tā mums notiek šobrīd ar saules lekšanu un rietēšanu. Bet lai nu kā, es domāju, ka reti, kurš no jums ir pamanījis, bet veselu minūti mēs esam atvinējuši no tumsas. Mums ir diena par 1 minūti garāka. Un tumsa, protams, sāk sarauties. No šī brīža tumsa ar katru dienu sāks sarauties, nakts melnums ies uz otru pusi. Un mēs zinām to, ka pusgadu tā tagad būs. Un gan jau vēl būs sals. Šodien dziedot tiešām Dievs iemet dažas sniegpārsliņas, varbūt pamanījāt. Pilnīgi kā brīnums, kā tāda svētība no Dieva puses, ka es esmu ar jums kopā. Bet vēl jau būs, gan jau, ka vēl būs gan sals, gan sniegs. Tā īstā ziema jau vēl nav pienākusi, kā mēs visi saprotam. Un kāda vairāk gaida, kāda tieši otrādāk nemaz negaida. Bet vismaz tā ziema, par kuru mēs parasti domājam, ka tā nāk kopā ar slidošanu, ar slēpošanu, ar bērnu šļūkšanu pa kalniņu, ar pīkošanos, tas viss vēl nav pienācis. Tas viss vēl varbūt būs, varbūt nebūs. Mēs jau nezinām, kā Dievs būs lēmis šajā gadā. Kāda savukārt nesen vilka bluķi pa Ventspili, cerēdams sadedzināt sliktās domas, darbus, visādi citādi pielabināties dabas spēkiem. Es teiktu diezgan naivi, jo saulgrieži notiek un notiks neatkarīgi no tā, vai to bluķi velk vai nevelk. Diena paliks garāka, nakts paliks īsāka, neatkarīgi no tā, vai viņu sadedzinās vai viņu nesadedzinās. Mēs varam atkārtot tikai Lūkas evaņģēlijā pierakstītos Jēzus Kristus vārdus pie krusta, ko viņš saka. Viņš saka, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Ne jau fiziskās gaismas uzvaru pār tumsu mēs svinam. Un tad, kad cilvēki bija kā bērni, kad viņi baidījās no katriem dabas procesiem, tad viņi pielūdza dabu, dabas ritmus, spīdekļus, tad viņi par to vien domāja un mēģināja pielabināties. Mēs šodien svinam Dieva uzvaru pār tumsu, garīgu gaismu pār garīgu tumsu. Lūkas evaņģēlijā mēs klausījāmies, ko Jānis mums lasīja, un tur ir rakstīts, un piepeši, tur pie eņģeļa bija debespulku draudze, un tie slavēja Dievu. Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā tas ir rakstīts. Bībelē, ja jums ir bībeles, tad bībelē starp veco derību un jauno derību, tur parasti ir viena lapa. Kā kuram tās bībeles ir dažādas, tad var gadīties, ka vairāk, var gadīties, ka mazāk, tur tāda puslapiņa tikai. Bet tā, vienkāršot sakot, tā ir tikai viena lapa. Tu pāršķir veco derību, kur vecā derība beidzas ar Malēhijas grāmatu, un nākamā sāks jaunā derība un Mateja evaņģēlijs. Viena lapa. Realitātē tie bija vairāki gadsimti. Gadsimti, par kuriem mēs, bībeliski neko nezinām. Kas tur īsti notika tajā laikā?
Kādi saka, tie bija 400 gadi, varbūt vairāk, varbūt mazāk, bet mēs nezinām īsti, kas tajā laikā notika, kā tajā laikā cilvēki dzīvoja, kādas lietas Dievs teica vai neteica, vai tiešām Dievs visu laiku klusēja, vai nekādas nebija no viņa ziņas, to mēs nezinām. No vienas puses mēs skatāmies, vienkārši pāršķiram lapu, no otras puses tie ir gadu simti, daudzas paaudzes. Bet tajā laikā, tanīs vairākos gadu simtos, tādās garīgās līdzībās runājot arī tā garīgā diena palika aizvien īsāka. Un tā garīgā tumsa palika aizvien lielāka. Aizvien tumšāka. Un kur ir Dieva tumsa, tur valda ļaunums. Un ļaunums auga un vairojās. Un ziniet, mums ir vienmēr jāuzmanās ar to, ka mēs vainojam kādu citu vai sātanu, ka viņš plosās. Tie bija cilvēki. Tāpat kā todien, tie bija cilvēki, tāpat šodien, tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki, kas izvēlās darīt vai nu labu, vai nu sliktu. Vai nu cilvēks darbojās Dieva vadīts, vai nu ļauno spēku vadīts. Mēs nevaram meklēt. Un, protams, mēs varam teikt, ka sātans ir vainīgs, bet mums ir jāatcerās vienmēr, ka tas ir cilvēks, kurš rīkojās. Un tā tas gāja no dienas uz dienu, un palika aizvien trakāk. Un Malēhijas grāmatas pašā sākumā Dievs jau saka, es jūs mīlēju, pagātnes formā. Es jūs mīlēju. Nu, it kā es jūs kādreiz mīlēju, saka kungs. Un patiesībā mums kā cilvēkiem, manuprāt, tas ir viena no skarbākajām ziņām dzirdēt, kad kāds tev pasaka, es tevi mīlēju, kādreiz mīlēju. Mēdz teikt, ka vistumšākais brīdis ir pirms saulēkta. Man ir grūti bijis to pārliecināties dabā, jo ļoti grūti pateikt, kurš ir tas brīdis. Jo tu skaties, ir tumšs un pēkšņi ir gaišs. Paliek gaišāks, un tad tu nenoķer īsti to brīdi. Bet tas, ko es esmu pārliecinājies pats, un ko jūs varat pārliecināties kaut vai rīt no rīta, ka visaugstākais laiks ir pirms saule lec. To katrs var pārliecināties, ja viņam ir labs termometrs, nav pat nekur jāiet. Viņš var redzēt, kad ir visaugstākais brīdis, ja ir kaut kāds gudrs termometrs, tad var paskatīties, kurā pulksteni cikos ir visaugstākais laiks. Un visaugstākais laiks ir tad, kad šis sildītājs, saule, kad viņa ir visilgāk nespīdējusi, visilgāk nesildījusi. Varbūt jau pirmie saules stari parādās, varbūt nevis spīd saule, bet atspīd debesīs, jau ir gaišs sāk palikt, bet vēl paliek tumšāks, tāpēc, ka saule vēl nav sākusi sildīt. Tas ir ļoti vienkārši zinātniski izskaidrojums. Kaut kādā ziņā tā notika arī un notiek arī ar cilvēci. Kopš pirmā grēka pastrādāšanas Ēdenes dārzā garīgā tumsa bija gājusi plašumā. Nakts bija palikusi aizvien garāka, diena palikusi aizvien īsāka. Un patiesībā jau pašā Bībeles sākumā, 1. Mūzes grāmatā, 6. nodaļā ir rakstīts, un kungs redzēja, ka pieaug cilvēka ļaunums uz zemes, un viss, ko Dievs veidojas, ikdienu savā sirdī domā tik ļauni. Tas jau ir pašā Bībeles sākumā. Un tādā brīdī, un vēlāk, un arī mūsdienās, arī šobrīd daudz cilvēki saka, kur lai meklē glābiņu dzīves ceļā. Un ja jūs lasat psalmus, tad psalmi ir pilni ar tādu bezcerību, ar tādu saldsērību, kur psalmos izskan šis aicinājums Dievam pēc palīdzības, pēc aizsardzības, lūgums neatstāt. Un, piemēram, ir kādi fragmenti, ko es gribu jums līdzdalīt 10. psalmā. 10. psalms sākās ar vārdiem, kāpēc, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā? 13. psalms, cik ilgi, ak, kungs, tu neliksies ziņas par mani? Cik ilgi tu apslēpsi savu vaigu no mani?
42. psalms. Es saucu uz Dievu, mana stiprā klīns, kāpēc tu mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieks spaidos? Augsta tumsa ir kā pārņēmusi cilvēci, ar bezcerīgiem saucieniem uz Dievu. Un tad ir ausma. Pat vēl ne saules stars, bet tāds blaus priekšvēstnesis kaut kam lielam, ka kaut kas vēl būs, vēl kaut kas notiks, ka būs kaut kāds atrisinājums. Turpat Malēhijas grāmatā, pirms tā lielā klusuma, par kuru mēs neko nezinām, tur ir rakstīts 3. nodaļā, Dievs saka, redzi, es sūtīšu savu vēstnesi. Tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kuru jūs meklējat. Un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat, redzi, viņš nāk, saka pulku kungs. Es domāju, daudz no mums ir bijuši tādās dzīves situācijās, kad vairs nemaz nav spēka. Ir spēka izsīkums. Nav iespējams saņemties. Ir pārāk smagi, lai turpinātu. Un ja jums ir mazi bērni, un vai jums ir bijuši mazi bērni, tad jūs zinat, ka to var ik pa laikam novērot, ka bērnam spēka nav nemaz. Nokrīt gar zemi, viss pilnīgi kājas ir atslēgušās pēkšņi. Viņš iet, pukst, runā, stāst, ņemās, sabrūk, nevaru vairs, viss, nevienu soli vairs nevar paspēt. Un tad tādam bērnam bieži vien pietiek ar to, ka tu pasaki, zini kā, bet mājās gaida kāds gardumiņš vai saldējums. Un viņš ceļās, un viņam ir spēks pēkšņi. Un atkal ir viss nepieciešamais, lai turpinātu šo ceļu. Ir vajadzīga kāda cerība. Tāpat arī mums, kad mēs saredzam šo cerības atblāzi, mums rodās tāds papildus spēka pieplūdums. Saņemties. Vēl izrāviens, vēl es varu. Līdzīgi kā maratona skrējējiem, kurš ir skrējis jau 40 km, nu viņš ieraug to finišu taisnu, un viņš vēl saņemās un vēl ātrāk var pēkšņi paskriet. Visu jau atdevis trasē, bet tu redz to finišu taisnu, tu saņemies un tu skrien vēl ātrāk. Tajā naktī netālu no Jeruzalemes, no lielā svētā tempļa laukā zem klājas debesis bija gani. Fiziskā, bet vēl vairāk garīgā Dieva atstātā tumsā. Viņi ganīja savus ganāmpulkus, varbūt viņi zināja kaut ko par Malēhijas grāmatu, varbūt viņi zināja par citiem pravietojumiem, varbūt viņi par tiem tajā vakarā runāja. Mēs to nezinām. Varbūt viņi dungoja pie sevi kādus grūtsirdīgos psalmus, varbūt viņi sūdzējās par savu dzīvi, apdziedāja to, sarunājās, varbūt raudzījās tālumā, cerēdam uz kādu brīnumu. Viņi bija kā garīgā tādā tumsā. Un mēs nezinām, tā būs mazliet spekulācija, varbūt viņi ganīja upurjērus lielajiem templiem. Un ziniet, ja tas ir bijis tā, tādā gadījumā viņi bija tāds bezjēdzīgas upurēšanas mašinērijas liecinieki. Ja tas bija tā, tad viņi jau zināja, ka tos upurjērus, kurus viņi ganīja, aizveda uz templi, nokāva par cilvēku grēkiem, cilvēki tika izpirkti, cilvēki atkal devās savā dzīvē, atkal grēkoja, atkal nāca, atkal par viņiem upurēja. Un viņi bija šīs mašinērijas iekšā. Viņi redzēja, ka viņi gan audzē šos lopus, kurus pēc tam aizved, nokauj, un atkal nākamie lopi jāaudzē, un atkal jāved, un atkal jākauj. Bezjēdzīgs aplis. Viņi bija liecinieki tādā gadījumā šim aplim. Tas ir darbs, kas ir jādara, un vienlaicīgi, kas uzdod jautājumu, kāda tam ir jēga? Kad tas reiz beigsies? Iespējams tā tajā vakarā domāja šie gani. Mēs nezinām. Bet tas, ko mēs lasām, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze. Tie slavēja Dievu.
Tajā tumsā, kurā viņi valdīja, kur viņu diena pagāja un diena no dienas, un mēs nezinām, cik gadus katrs no viņiem, protams, tur bija, bet mēs kopumā lasam, ka tie ir gadu simti. Pēkšņi tava dzīve sagriežās kājām gaisā. Pēkšņi tas vairs nav bezcerīgās upurēšanas mašinērijas daļa. Pēkšņi tu esi Dieva vēstneša liecinieks. Tu vienkāršais gans, vienkāršais cilvēks, tu esi Dieva spožuma liecinieks. Pēkšņi tumsu pārtrauc gaisma. Atspīd viss debesīs. Un Dieva sūtītie eņģeļi, viņi nenāk un nenosoda, bet viņi nāk ar slavas dziesmām. Viņi nāk kā priekšvēstneši tam, kad nāks Dievs, tiks sūtīts Dieva dēls. Un no vienkārša gana tu esi kļuvis par seno pravietojumu piepildījumu liecinieku. Tumsas vidū atspīd Jēzus Kristus zvaigzne. Un tas apsolījums ir, ka Dievs nav atmetis cilvēci. Dievs vairs nesaka, es esmu jūs mīlējis, ar domu, ka es kādreiz esmu jūs mīlējis. Bet patiesībā tas ir vēstījums, ka Dievs mūs mīl šodien, šobrīd. Patiesībā tas, ko dara Dievs, viņš sniedz šo roku un mēs tuvojamies maziem soļiem caur Jēzus Kristus dzimšanu tam jaunās derības sākumam. Tā jaunā derība vēl tiks slēgta. Mēs iesim uz lieldienām lēnā garā. Jēzus Kristus 33 gadus gāja uz jaunās derības slēgšanu ar cilvēks. Bet šis brīdis, kad Jēzus dzimst, nāk pasaulē, tas ir šis mazais solis ceļā uz jaunās derības slēgšanu. Un tā ir tā patiesā prieka vēsts. Un nu mēs varam vairs nevis meklēt un dziedāt tos sēru pilnos psalmus un domāt par to, kāpēc Dievs man ir pametis un es esmu atstāts, bet gan gavilēt ar tiem psalmiem, kas slavina Dievu. Un tāds ir 150. psalms, ar kuru es gribētu arī noslēgt. Aleluja! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā. Teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem. Teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ. Teiciet viņu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un ar cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gavļu zvaniem. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Aleluja! Es noslēgšu ar lūkšanu. Debes Tēvs, es pateicos Tev par to, ka mēs esam piedzīvojuši Tavu piedzimšanu, par to, ka mēs esam piedzīvojuši Jēzus Kristus nākšanu virs pasaules. Milzīgā tumsa, kas ir bijusi, ir pašķīrusies un ir attaususi rīta zvaigzne caur Jēzus Kristus dzimšanu. Un mēs joprojām esam kādā tumsā, garīgā tumsā. Katrs no mums izdzīvo kādus grūtākus brīžus. Un es lūdzu Dievs, ka tanī brīdī, kad mums ir šie grūtie brīži, kad mēs varam skatīties uz augšu un domāt par to, kad ir Dieva mīlestība pār cilvēci un pār mani, par katru no mums. Jēzus Kristus ir nācis, lai glābtu mūs, lai pestītu mūs. Jā, būs arī tiesa, būs izvērtēšana, bet būs glābšana tiem, kas ir viņam sekojuši. Šie ir lieli svētki. Paldies, Dievs, par to, ka mēs varam tos svinēt. Un es lūdzu, Dievs, ka mēs varam tos svinēt ne tikai savās sirdīs, ne tikai caur sīkām skaņām mūsu sirdīs, bet gan, ka mēs varam viens otru apsveikt no sirds par to, ka Tu esi glābējs. Mans glābējs, katra mūsu glābējs, mūsu visu glābējs. Svētī mūs visus, sargā mūs visus. Dod Dievs visu, kas mums ir nepieciešams gan šajā laikā, kad cilvēki meklē kādus citus labumus un citur meklē prieku. Palīdz Dievs, ka mēs varam glabāt savu prieku Tevī. Jēzus vārdā. Amen.